Kā tu iesāki savu jauno gadu? Kādas apņemšanās ir šogad? Cik daudz vēlēšanās ievēlējies jaunajā gadā? Tad, kad sit pulkstens 12, cik daudz vēlēšanās uzrakstīji uz tās papīra lapiņas, cik daudz sadedzināji un iemet šampja glāzē un izdzēri? Kā tu domā, šogad kaut kas pamainīsies? Es domāju, ka pamainīsies vienīgi mazliet tev vēdera izēja, ja, no tām daudzajām vēlēšanās, ko tu turēsi apēdus pelnu veidā. Viss pārējais pamainīties nevar, ja tu nedod vietu jaunajam. Tātad iedomājies visas savas sāpes, visas savas emocijas, visu savu negatīvo pieredzi, viss, kas tev traucē, tu esi salikusi tādā kādā pauniņā, ja, savā ķermenī, un tu pārēji jaunajā gadā ar to visu. Tātad viss tavs vecais joprojām ir tev līdzi, bet tu gribi šogad citādi. Tu gribi šogad pa jaunam, lai pa foršo, pa skaisto, lai visur ir uzlabojumi, lai attiecības, lai mīlestība nezinu no kurienes uzrodas, lai nauda vienkārši maģiski maciņā parādās. Lai veselība arī ir kolosāli, neko nedarot. Es domāju, ka ir pienācis laiks mazliet nopietnāk šo tēmu paņemt. Un, lai ienāktu kaut kas jauns tavā dzīvē, un šīs izmaiņas, ir jāiztīra tas vecais. Es tieši ar to nodarbojos, un es tev aicinu strādāt ar savām emocijām, ar savām traumām, ar savām sāpēm. Viņas visas iztīrīt, un tikai tad tu vari ielaist savā dzīvē kaut ko jaunu. Visādi citādi, piedod, bet tas ir tikai un vienīgi kārtējā ilūzija, kur tu ar šampja glāzīti katru jauno gadu 12. izdzer. Lai tas tā nebūtu, tu zini, kas tev ir jādara. Lai tev forša diena!